Šodien veltīsim laiku, lai studētu Dieva vārdu ar sprediķi ar nosaukumu Lietas piepildās saskaņā ar Bībeli. Ir rakstīts, ka viss pasaulē tiek darīts un piepildīts tieši tā, kā Dievs to ir paredzējis Bībelē. Kad mēs aplūkojam Daniela grāmatu un Atklāsmes grāmatu, ko mēs labi pārzinām, mēs varam redzēt vēsturi no Babilonijas laikiem, kad dzīvoja pravietis Daniels, līdz Mīdijai, Persijai, Grieķijai, Romai un pat pāvestībai. Tas, kas notika vēsturē, notika saskaņā ar Dieva vārdu. Kad Dievs teica, ka valstība tiks sadalīta 10 valstībās, tas notika. Turklāt, ko Dievs teica par leoparda galvām, kas attēlo Grieķiju. Kā Dievs teica, šim zvēram bija 4 galvas, Grieķija tika sadalīta 4 valstībās 4 ģenerāļu vadībā pēc Aleksandra lielā nāves. Kad mēs aplūkojam šo vēsturi, ko mēs varam saprast par visām šīs pasaules lietām? Vai tie nav pierādījumi, ar kuriem mēs varam apstiprināt, ka visas lietas ir piepildītas saskaņā ar Bībeli? Turklāt, saskaņā ar Ieba grāmatu, par ko ir uzkārta zeme, ir rakstīts, ka zeme ir piekārta virs nekā. Dievs caur Bībeli mums pateica šo zinātnisko faktu ilgi pirms cilvēki atklāja gravitāciju. Tāpēc, aplūkojot visu šo saturu, mēs varam apstiprināt, ka viss pasaulē notiek saskaņā ar Bībeli. Vai tas nav tas, kas padara mūsu nākotni tik gaišu? Mūsu nākotne ir cerību pilna. Mēs varam droši teikt, mums ir nākotne, kuru ir vērts vēlēties. Tas ir tāpēc, ka viss tiks piepildīts saskaņā ar Bībeli. Kad visas lietas būs piepildītas, kur mēs būsim nākotnē, ko par to raksta Bībele? Vai mēs visi nebūsim mūžīgajā debesu valstībā? Mēs visi piedzīvosim brīnišķīgo brīdi, kad baudīsim mūžīgo dzīvi un svētības kopā ar Dievu. Tāpēc mēs nekad nedrīkstam domāt, piepildījās tikai vēsturiskās ainas, kas ierakstītas Daniela grāmatā un Atklāsmē. Nekas cits netiks piepildīts saskaņā ar Bībeli. Apliecināsim, ka notikumi, kas notiek tagad, ir piepildījums tam, kas rakstīts Bībelē, atverot 1. vēstuli Korintiešiem 15. nodaļu. 1. vēstule Korintiešiem 15. nodaļa. 1. vēstulē Korintiešiem 15. nodaļā 3. pantā ir rakstīts: To es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem, pēc rakstiem. Citiem vārdiem sakot, tas notika tieši tā, kā tas bija rakstīts Bībelē, un ka viņš aprakts un 3. dienā augšām cēlies. Atkal, saskaņā ar ko? Pēc rakstiem. Un ka viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem 12. Kad mēs lasām 3. un 4. pantu, ir teikts, ka Kristus nomira par mūsu grēkiem saskaņā ar svētajiem rakstiem un ka viņš tika augšām celts saskaņā ar svētajiem rakstiem. Kad mēs aplūkojam Kristus dzīvi, viņš augšām cēlās no mirušajiem 3. dienā saskaņā ar Bībelē rakstīto. Kā ir ar viņa upuri pie krusta? Kristus nomira pie krusta, lai izpirktu mūsu grēkus. Vai tas arī nav rakstīts Bībelē? Viss jau bija rakstīts un pravietots Bībelē, vai ne? Vai šī iemesla dēļ mums vajadzētu Bībelē pievienot kaut vienu vārdu vai teikumu vai kaut ko no tās atņemt? Mums nekad nevajadzētu mainīt pat vienu burtu. Ikreiz, kad mēs sev atgādinām par šo faktu, mēs atkal varam saprast, ka viss notiek saskaņā ar Bībeli, kā es minēju šodienas sprediķa nosaukumā. Nesen šovasar mums uznāca taifūns un nodarīja daudz postījumu šeit Korejā. Pirms tam lija stipras lietus un nodarīja lielus postījumus metropoles zonā un centrālajā reģionā.
Vai starp postījumiem, ko nodarīja stipras lietus, nebija negadījumu, kas pat prasīja cilvēku dzīvības tādos reģionos kā Pohanga? Tur atrodas daudzas skaistas pludmales un daudzstāvu ēkas. Skaisto ainavu un skatu uz okeānu dēļ daudzi cilvēki tur iegādājās dzīvokļus. Tomēr ikreiz, kad taifūns iet garām Korejai, tas vienmēr iet garām šim apgabalam, tāpēc iedzīvotāji ir noraizējušies. Tas ir licis daudziem cilvēkiem mainīt savu attieksmi par šo reģionu. Viņi uzcēla savas villas kalnos ar skaistajām ainavām un uzcēla īpašumus ar skatu uz okeānu ar plānu pavadīt tur visu atlikušo dzīvi. Tomēr, redzot visus šos šausminošos un dzīvībai bīstamos notikumus, kā piemēram savvaļas ugunsgrēkus, kas izceļas kalnos, taifūnus, kas tiek izmesti uz zemes, cilvēki tagad saka, protams, vietas ar skaistām ainavām ir labas, bet labākā vieta ir droša vieta. Vai mēs ar jums neesam nonākuši visdrošākajā vietā pasaulē, sekojot Dieva norādījumiem? Saskaņā ar Jeremijas 4. nodaļas 5. pantu, kur ir drošākā vieta pasaulē. Dievs turpina pasludināt visai cilvēcei, ka tai nekavējoties jābēg uz Ciānu, mierīgu māju vietu. Mums vienmēr ir jāizsaka mūžīga pateicība un slava Dievam Elohim, kurš mūs ir izvēlējies pirms pasaules radīšanas un vedis mūs uz šo drošo vietu. Pēdējās dienās klimata katastrofas nebūs vienīgās katastrofas, par kuru jāuztraucas. Dievs jau ir teicis, ka pēdējās dienās visa pasaule tiks tiesāta ar uguni un ka tajos laikos mums vajadzētu dzīvot visdrošākajā vietā. Aplūkosim viņa vārdu par šo jautājumu, atverot 2. Pētera 3. nodaļu. Tā kā viss, kas notiek pasaulē, tiek piepildīts saskaņā ar Dieva vadību, mums vienmēr ir jāsako viņa vadībai. Apskatīsim 2. Pētera 3. nodaļas 6. pantu. 3. nodaļas 6. pantā ir rakstīts: Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Šajā pantā mēs varam redzēt Dieva tiesu Noasa laikā. Dievs iznīcināja tā laika pasauli ar ūdeni un tiesāja ļaunos. Pēdējās dienās Dievs tiesās pasauli ar uguni. Šāda barga Dieva griba ir ierakstīta Bībelē. Viss šajā pasaulē ir piepildīts saskaņā ar Bībeli. Tāpēc mums vajadzētu saprast, ka Dievs neatstās novārtā šo vienu daļu, ka tā netiks piepildīta. Kā tika pierakstīti visi Bībeles raksti? Dievs to stāstīja saviem praviešiem un svētā gara aizkustināti. Viņi salika kopā un pierakstīja visus Dieva vārdus. Tāpēc viss notiek pēc tā, kas rakstīts Bībelē. Šis ir precīzs vēstures izklāsts. Neviens cilvēks to nevar vienkārši patvaļīgi mainīt. Tāpēc, aplūkojot dažādas parādības, kas šodien notiek mums apkārt, mums ir jājautā sev, cik tālu mēs esam šajā laikmetā. Mums vajadzētu atrast atbildi uz šo jautājumu. Tagad klimatologi un meteorologi saka, cilvēki vairs nevar kontrolēt zemes temperatūras paaugstināšanos. Mēs jau esam pārsnieguši punktu, no kura nav atgriešanās. Viņi ļoti bieži lieto šos izteicienus. Citiem vārdiem sakot, vai tas nenozīmē, ka cilvēks ir pakļauta nopietnām briesmām? Ikreiz, kad ir šādas briesmas, Dievs izsauc trauksmi. Ātri bēdziet uz Ciānu. Nekavējieties. Pasaulē joprojām ir daudz cilvēku, kas nezina par Ciānu, tāpēc dariet cilvēkiem zinām par Ciānu, lai viņi visi varētu ātri atgriezties Ciānā. Klimata katastrofas un kari, kas notiek uz šīs zemes, protams, ir lielas problēmas, bet ciešanas mūžīgajā ellē mūžīgi mūžos ir lielākā no visām katastrofām.
Tāpēc Dievs saka cilvēcei ātri atgriezties Ciānā, viņa māju vietā. Turpināsim. 2. Pētera 3. nodaļas 10. pants. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 체질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami censieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī neaptraipītus un nevainojumus. Viss, kas rakstīts Bībelē, ir veikts un piepildīts tieši tā, kā tas bija rakstīts. Bija tādas karaļvalstis kā Babilonija, Mīdija, Persija, Grieķija un Roma. Vēlāk parādījās pāvestība. Visā pasaules vēsturē, vēl pirms mūsu ēras jeb Ada, valstības tika nodibinātas un likvidētas saskaņā ar Dieva vārdu. Dievs arī pravietoja Izraēlas iznīcināšanu, kā arī pravietoja Izraēlas valstības atjaunošanu ar līdzību par vīģes koku. Arī šis pravietojums piepildījās. Tas nav kaut kas tāds, ko cilvēki pasaulē var secināt paši no sevis. Vai ir kāda tauta, izņemot Izraēlu, kas kādreiz ir atjaunojusi savu valsti pēc 1900 gadiem? Šāds notikums nekad nav bijis ierakstīts vēsturē. Tomēr, tā kā tas bija rakstīts Bībelē, Dievs lika tam notikt tieši tā, kā tas bija rakstīts. Kā tas bija iespējams? Kas vada laikmetu un vēsturiskos notikumus? Tas bija iespējams, jo Dievs bija tas, kurš vadīja visas šīs lietas. Šī zeme mums piederēja pirms 1000 gadiem, tāpēc lūdzu, atdodiet to mums. No cilvēciskā skatu punkta tas ir absurds. Tomēr Izraēla, kas bija zaudējusi savu suverenitāti 70. gadā, atguva savu suverenitāti 1948. gadā. Visas lietas tika piepildītas un kļuva par realitāti tā, kā Dievs tās ierakstīja Bībelē. Tāpēc mēs nekad nedrīkstam izturēties pret Bībeles pravietojumu ar nicinājumu. Tas noteikti tiks piepildīts tā, kāds tas ir. Pāriesim uz Cefanijas 1. nodaļu. Cefanijas 1. nodaļas 14. pantā ir rakstīts: Tā kunga lielā diena ir tuvu, tā ir jau klāta un nāk steigdamās. Klau, tā kunga diena! Pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā, jo šī diena ir niknuma diena, tā ir skumju un baiļu diena, negaisa un vētras diena, tumsas un nakts melnuma diena, mākoņu un miglas diena, diena, kad atskanēs pret nocietinātām pilsētām un pret augstiem cietokšņu torņiem vērstas cīņas, ragu un tauru skaņas. Es iedvesīšu ļaudīm bailes, un viņiem būs staigāt apkārt taustīdamies kā akliem, jo viņi ir grēkojuši pret to kungu. Viņu asinis izlies kā samazgas un viņu miesas izmetīs kā mēslus. Tā kunga dusmības dienā viņus neglābs nedz viņu sudrabs, ne zelts, jo visu zemi aprīs viņa niknuma uguns un visai ātru galu viņš atnesīs visiem zemes iedzīvotājiem. Dievs nerakstīja šos vārdus Bībelē, lai vienkārši iebiedētu cilvēkus, ka pienāks tik briesmīga diena. Vai Dievs nav devis šos vārdus, jo šīs lietas noteikti notiks reālajā dzīvē? Pāriesim uz 2. nodaļas 10. pantu. 2. nodaļas 10. pants. Tas viss viņiem, lai notiek par viņu augstprātību, ka viņi. Ko viņi darījuši Dieva ļaudīm? Nonicinājuši tā kunga Cebauta tautu un tukši lielījušies. Tas notiks ar viņiem, jo viņi apvainoja un izsmēja tā kunga visvarenā tautu. Pāriesim uz 3. nodaļu. 3. nodaļas 8. pants.
Tāpēc saka tas kungs, jums arī būs uz mani jāgaida līdz tai dienai, kamēr es celšos ar savu liecību, ka es spēju tiesāties un sapulcināt tautas un savest kopā ķēniņu valstis un izliet savas dusmas pār tām. Jā, visu savu dusmu karstumu, jo visu pasauli aprīs manu dusmu bargums. Bībeles raksti ir ne tikai par Izraēlas neatkarību vai par Babilonijas valstību. Tie attiecas ne tikai uz pravietojumiem par Mīdijas, Persijas, Grieķijas, Romas un pāvestības valstību. Bībelē ir arī aprakstīti notikumi, kas notiks ar visu pasauli. Dievs jau visu pierakstīja caur Bībeli un praviešiem. Dievs teica, nāks diena, kad daudzus cilvēkus nomāks dzīves raizes. Bats nāks pār zemi. Zemestrīces notiks bieži dažādās pasaules daļās. Kari sāksies dažādās vietās. Turklāt, kā mēs zinām, visā pasaulē ir tik daudz valstu, kurās divas vai vairākas tautas veido vienu valsti. Tauta celsies pret tautu. Cilvēki ļausies burvībai un dzeršanai, lai apzināti aizmirstu savu situāciju. Cilvēku ticība Dievam tiks nomākta ar dzīves bažām. Tomēr šādos brīžos, kas būtu jādara debesu cilvēkiem, Dievs teica, ka mums jāpaliek nomodā un jābūt modriem. Dievs mūs jau ir pamodinājis caur Bībeli par visas pasaules nākotni. Ja mēs nebūsim modri un nomodā, kas notiks ar mūsu ticību? Tā var kļūt miglaina un smaga. Vai tiešām notiks kaut kas slikts, ja es vienu reizi izlaidīšu sabatu? Es katru gadu ievēroju Paskā svētkus. Vai kaut kas notiks, ja es tikai šogad to neturēšu? Šādi mūsu ticība kļūs nejūtīga. Mēs nedrīkstam kļūt nejūtīgi pasaulīgu lietu dēļ. Šī zeme ir tikai pagaidu mājvieta. Tā kā debesu valstība ir pasaule, kurā mēs dzīvosim mūžīgi mūžos, mums ir jāizņem no mūsu ikdienas viss, kas var traucēt mums ieiet Dieva valstībā. Mums ir jāspēj uzmundrināties, būt pilniem izturības un skriet pretī debesu valstībai līdz galam. Cefanijas pravietojumā Dievs teica, visu pasauli izdeldēs manu greizsirdības dusmu uguns. Patiešām, visas lietas pasaulē notiek saskaņā ar Bībeli. Aplūkosim Lūkas evaņģēlija 21. nodaļas 9. pantu. 21. nodaļas 9. pantā Jēzus teica: Un kad jūs dzirdat par kariem un dumpjiem, Jēzus lietoja izteicienu kari un dumpji. Angļu Bībelē ir skaidri rakstīts, ka cilvēki dzirdēs par kariem un sacelšanos, citiem vārdiem sakot par nemieriem, sacelšanos vai nekārtībām. Un kad jūs dzirdat par kariem un dumpjiem, nebaidieties, jo visam tam vajaga papriekš nākt, bet tūliņ vēl nav gals. Tad viņš sacīja, tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Lielas zemestrīces būs, kā arī bats un mēris vietu vietām. Mēri var vienkārši raksturot kā infekcijas slimību, tas ir pandēmiju. Covid-19 arī var uzskatīt arī par mēri. Jēzus turpināja, ka būs šausmu parādības un lielas zīmes no debesīm. Viņš brīdināja mūs būt piesardzīgiem, kad šīs parādības notiek. 34. pants. Bet sargājieties, ja jūs guļat un neesat piesardzīgi, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm. Šeit jūsu sirds top apgrūtinātas nozīmē, jūsu ticība Dievam kļūs vāja. Vai kaut kas notiks, ja es vienreiz neaiziešu uz dievkalpojumu? Ar šīm domām mūsu sirdis tiks nospiestas, un mūsu cerība uz debesu valstību kļūs neskaidra.
소망의 빛이 Tā 흐려지고 rezultātā mēs attālināsimies no debesu valstības. 천국과는 자꾸 멀어지는 수밖에 없습니다. 생활의 Bet 염려와 sargājieties, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeš. Kas notiks? Tā diena neuzbrūk. Vai tā diena piepeši neuzbrūk nozīmē, ka tā var pienākt vai arī nepienākt? Tas nozīmē, ka tā noteikti pienāks. Tas nav kaut kas tāds, ko rakstījuši cilvēki, bet gan tas ir atrodams Dieva rakstītajos Bībeles vārdos. 35. pants. Jo kā slazda valks viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tas nozīmē pār visu cilvēci. Jēzus teica, ka tas nāks pār visiem tiem, kas dzīvo uz zemes. Vai tas nenozīmē, ka tas nāks pār katru cilvēku? Tas neatiecas tikai uz izrēliešiem un ne uz korejiešiem, bet uz visu cilvēci uz zemes virsmas. 36. pants. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Ciānas ģimenes locekļiem vajadzētu dalīties vienam ar otru vārdos, kas ir pilni ticības, un vārdos, kas ceļ citus. Mums vajadzētu sniegt drosmi un iedrošināt citus doties uz debesu valstību. Ja mēs turpinām būt saistīti ar fiziskām lietām, mūsu standarts tam, ko mēs uzskatām par vērtīgu, neizbēgami veidosies šajā virzienā. Mūsu vērtība ir mūžīgajā debesu valstībā. Mums ir jāpieliek visas pūles, lai saglabātu mūsu sirdis pret Dieva valstības vērtību un aizsargātu mūsu ticību no vājuma un noguruma. Šī iemesla dēļ Dievs teica, ka Viņš mums pateiks iepriekš, pirms visas šīs lietas būs piepildītas. Aplūkosim Marka evaņģēlija 13. nodaļas 23. pantu. 23. pantā Jēzus saka: Bet jūs pielūkojiet, ko viņš ir darījis? Es jums visu to iepriekš esmu sacījis. Vārdi, kas rakstīti Lūkas evaņģēlija 21. nodaļā vai Cefanijas un 2. Pētera grāmatās, kurus mēs lasījām iepriekš, ir visi Dieva vārdi, kas mums teikti pirms laika. 18. pants. Bet lūdziet, lai tas nenotiek ziemas laikā, jo tanī laikā būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kopš Dievs pasauli radījis līdz šim, un kādu arī vairs nebūs. Un ja tas kungs šīs dienas nesaīsinātu, tad neviens netaptu izglābts, bet izredzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. Tā kā šādas pārsteidzošas lietas noteikti nāks uz zemes virsmas, mums visiem vajadzētu būt modriem un skatīties uz Dievu un debesu valstību. Mums ir jābūt pareizām zināšanām par to, kur mums vajadzētu izvirzīt savus mērķus un kā mums vajadzētu dzīvot mūsu ikdienas dzīvi un uzticīgi skriet savās sacīkstēs. Lai to izdarītu, mums ir jātic jaunajam vārdam, tēvam Kristum Ansanhongam, kā arī Dievam mātei, jaunajai Jeruzalemei. Turklāt mēs nedrīkstam zaudēt ticību jaunajai derībai. Dievs teica, ja mēs paliksim jaunajā derībā, viņš mums noteikti piešķirs mūžīgo mantojumu, tas ir debesu valstību. Aplūkosim viņa apsolījumu, atgriežoties vēstulē Ebrejiem 9. nodaļas 15. pantā. Vēstules Ebrejiem 9. nodaļas 15. pantā ir rakstīts: Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu, ko viņi saņems, apsolīto mūžības mantojumu. Apsolītais mūžīgais mantojums caur jauno derību tiks dots tiem, kas ir aicināti. Tāpēc mūsu sirdis nekad nedrīkst būt nospiestas vai novērsties no jaunās derības pasaulīgo lietu dēļ. Drīzāk mums ir jābūt modriem. Mums nekad nevajadzētu aizmirst, cik vērtīgi ir sabata diena un cik liela ir jaunā vārda Kristus Ansanhonga un mūsu jaunās Jeruzalemes debesu mātes žēlastība. Mums ir jābūt nomodā un jāuzmanās, lai mēs garīgi neaizsnaustos.
Līdzībā par 10 jaunavām ir 5 jaunavas, kas bija nomodā, un 5, kas gulēja. 5 ģeķīgās jaunavas pat nesagatavoja eļļu, jo bija pārāk aizņemtas ar snauduļošanu. Atšķirībā no viņām, mums ir nepieciešama ticības eļļa. Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mūsu sirds un ticība netiktu nospiesta. Mūsu mūžīgās debesu mājas mūs gaida. Dienā, kad mēs atgriežamies savās mūžīgajās debesu mājās, mēs nedrīkstam atrasties situācijā, kad mēs nevarēsim tur iekļūt. Mums visiem ir jāiet uz debesīm roku rokā ar debesu tēvu un debesu māti. Tad no lietām, kas notiek saskaņā ar Bībeli, ko Dievs apsolīja, kas notiks ar mums šajā laikmetā. Atvērsim Atklāsmes 22. nodaļās 1. pantu, lai redzētu, kā Bībele par to raksta. Attiecībā uz debesu cilvēkiem, kas tic jaunajam vārdam un jaunajai Jeruzalemei debesu mātei tiem, kas mājo jaunās derības patiesībā un dod godu un slavu Dievam Ciānā, redzēsim, kādas svētības Dievs viņiem dāvās. 22. nodaļas 1. pants. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa Jēra tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaismas tiem nebūs vajadzīga, jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. Brāļi un māsas, tas viss ir ierakstīts Bībelē. Visiem vārdiem, kas rakstīti Bībelē, ir jāpiepildās. Vai Marka evaņģēlijā 13. nodaļā Jēzus neteica, es jums visu esmu teicis pirms laika? Dievs mums jau ir stāstījis par nelaimēm un savu pēdējo tiesu. Tomēr Dievs mums ir darījis zinām arī par godību, ko mēs baudīsim, kad dosimies uz debesu valstību. Šīs lietas noteikti notiks un piepildīsies neizbēgami. Tāpēc es uzskatu, ka ar to pietiek, lai mums būtu cerība uz nākotni. Šī iemesla dēļ mūsu ticībai ir jāatdzimst diena no dienas, lai neviens nezaudētu iespēju baudīt šo godību, ko Dievs mums ir apsolījis. Ja mūsu sirds sāks būt nospiesta 1, 2 vai pat 10 reizes, vēlāk mēs varam nonākt izmisīgā situācijā, kad mēs nespējam saprast, cik vērtīga ir jaunās derības ievērošana vai cik vērtīga ir ticība Dievam. Tāpēc Bībele mūs brīdina. Tas mums nepārtraukti liek palikt nomodā un būt modriem. Būsim modri un savaldīgi, paturot prātā, ka pasaules notikumi piepildās saskaņā ar Bībeli. Nekad neaizmirsīsim, ka mūsu nākotne tiks piepildīta saskaņā ar Bībeli. Cerot, ka visi debesu ģimenes locekļi pieliks visas pūles, lai apvienotos viens ar otru, lai sludinātu evaņģēliju Samarijā un līdz zemes galiem, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!